Jo ātrāk, spēcīgāk un galvenais tālāk, jo labāk. Ar tādu domu ik reiz starta dodas katrs sevi cienošs slodzes grūdējs par grūto treniņu procesu, gatavošanos sacensībām, un Latvijas sporta izglītības sistēma intervijā stāsta vairāk kārtējs Latvijas junioru čempions slodzes grūšanā Edgars Kononovs. Vai tavuprāt, Latvijā ir viss nepieciešamais, lai sagatavotu lieliskus sportistus un konkrēti runājot par slodzes grūšanu šodien? Ar to es domāju pilnīgi visu, vai, teiksim, laba infrastruktūra, labas vietas, kur trenēties, kvalitatīvu ekipējumu, treneru sastāvu zinošu, vai tas viss ir šeit, vai arī mums ir kaut kādas problēmas būtiskas šajā visā sistēmā, kas varbūt tavuprāt jāuzlabo ir? Ja godīgi, tad negribu pēc pesimisti izklausīties, bet ar to situāciju, to infrastruktūru Latvijā ir diezgan bēdīgi. Jo sportot gribētāju ir daudz, bet tāda pilnvērtīga bāze Latvijā, pilnvērtīgu bāžu vienkārši ir ļoti maz. Un es ar to domāju vietu, kur trenēties un labu treneri. Vietas, kur trenēties, varbūt ir diezgan daudz, ne visur, bet salīdzinoši tā diezgan daudz, bet tieši to treneru nav tik daudz tādu, kas to visu lietu izprot tā padziļināt un var reāli iemācīt. Uztrenēt. Es pats, teiksim, arī dzīvoju Cēsīs, bet ziemā, lai varētu normāli trenēties, es braukāju bieži uz Rīgu vai uz Murjāņiem, jo Cēsīs vienkārši ziemā nav, kur pilnvērtīgi sagatavoties. Sacensību sezona vieglatlētiem, arī slodzes grūdējiem attiecīgi parasti sāks jau agri pavasarī, un tās sacensības vairāk vai mazāk ārā noslēdzas rudenī jau. Tas nebūtu nenozīmē, kad beidzās darbs pie tā visa. Varbūt varētu vispārīgi pastāstīt par šo savu treniņu procesu gada griezumā, kad ir, teiksim, spēka treniņi, kad sākas pirmie treniņi ārā, tā ļoti tā vispārīgi. Būtībā treniņi jau sākas tieši fiziskam spēkam jau oktobrī, novembrī šai laika periodā. Uzsvars tiek likts tieši uz muskuļu, saišu, locītavu nostiprināšanas. Tas ir lielākoties darbs ar svaru stieni, kuru svars nepārsniedz 70% no tava maksimālā spēka. Tas ir, ja tu cel 100 kg, piemēram, tas būs kaut kāda 70 kg plus mīnus tā. Tas ir viens spēks, darbs uz stieni. Paralēli visam arī iet, protams, darbs pie tehnikas, tieši pie grūšanas tehnikas, pie izpildījuma, kā arī pie ātruma, pie atspērīguma, daudz sprinti no blokiem, lecieni, tālekšana no vietas, tālekšanas bedrē, lecieni pār barjerām, bumbas dankošana, basketbola grozā, un viss, kas attīsta to ātrumu un atspērīgumu. Un tajā ietilpst ļoti daudz tie vingrinājumi, visus tā nevarētu nemaz uzskaitīt. Tālāk, decembris, janvāris, februāris, tajā laika periodā uzsvars vairāk tiek likts tieši uz maksimālā spēka attīstīšanu. Tas ir svars stieņa, svars sasniedz jau 90% no tavām maksimālajām spējām. Protams, kā jau minēju, paralēli visu laiku iet tas pats darbs pie tehnikas un ātruma. Tas viss iet paralēli spēks, tehnika. Nedrīkst atpalikt viens vai otrs. Ja atpaliks viens vai otrs, tad tas sniegums īsti nebūs tāds pilnvērtīgs. Un tuvāk pavasarim, tuvāk vasaras sezonai darbs vairāk ir uz ātrumu. Teiksim, tad arī svaru stiens attiecīgi ir daudz vieglāks, apmēram 60% no tavām maksimālajām spējām. Un vairāk skriešanas, vēl vairāk uzsvars tiek likts tieši uz lodzes grušanu, diska mešanu, tehnikas attīstīšanu. Un jā, jo tuvāk sacensību sezonai, jo vairāk uzsvars tiek likts uz ātrumu un tehniku.
izgrūst to lodi treniņā ir viens, bet ka tev ir sacensības, tev ir ierobežots mēģinājumu skaits un tev ir tas jāizdara šeit un tagad. Kā tu noskaņojies, lai tajā katrā grūdienā izdarītu to savu maksimālo, ko tajā dienā var tajā momentā? Būtībā pirms starta vislabākā noskaņošanās, vismaz man, vienkārši skaļa mūzika un neko lieka nedomāt. Iztīrīt galvu. Jā, vienkārši iztīrīt galvu un vienkārši esi nikns un eji uz startu. Tā kā vajag iekšā tā Adrenalīnu, jā. Skaidrs, un tas jūtami redzams rezultātos. Jā. Kad ir tāda noskaņošanās. Ja tā noskaņošanās, ja tas niknums sakrīt ar labu izpildījumu, tad parasti arī ir tie labākie rezultāti. Nav tā, ka traucē, teiksim tā, ka tu esi uzvilcies. Tas ar laiku arī ir jāiemācās sevi savaldīt, jo bieži vien tad, kad tu esi tāds uzvilcies, agresīvs, tas sportiskais niknums, tad arī tu pats arī var gadīties, ka vispārēji esi tāds sasprindzis un var neizdoties īsti, jo būtībā ir jābūt atslābinātam, elastīgam tieši izejot uz starta. Tad jāatrod ir tas balans starp niknumu un tādu tā kā čiliņu bišķiņu. Cik vispār ir, teiksim, intensīvs šis sacensību grafiks, cik šosezon bija, teiksim, cik mēnesī vai nedēļā? Šosezon sacensības bija vidēji viens starts 2 nedēļās. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, piemēram, tas ir ļoti maz. Pagājušo sezonu startēja daudz vairāk. Šogad uzsvars vairāk tika likts tieši uz treniņiem. Vairāk trenējos tieši tehniku. Tāpēc arī mazāk sanāca piedalīties. Jā. Nebija tā, ka tās sacensības notika mazāk, bet vienkārši es izmantoju laiku vairāk tieši trenēšanai. Es braucu uz tādām zīmīgākām. Kas, teiksim, bija tās Latvijā? Nozīmīgākās bija, neapšaubām, tie bija Rīgas kausi, prezidenta kauss un vēl Latvijas olimpiāda, kas arī bija mans veiksmīgākais starts šo sezonu. Aizbraucot uz sacensībām Latvijā, cik ir tādi reāli pretendenti, ar ko tev nākas stīvēties par to vietu uz piedestāla skaitu? Pagaidām kādi 2. Divi. Tā kā maina tās vietas uz tā 3. Jā, būtībā tagad pirmais pārsvarā ir 1. Tas ir arī cēsinieks Māris Urtāns. Viņš arī startēja olimpiādē. Jā, tad. Un tāds Oskars Vaisjons arī viens ir. Ar to man pagaidām tā sanāk stīvēties. Pagājušas sezonas viņu pāris reizes uzvarēju. Tad šo sezonu viņš atkal mani. Oskars viņam ir 28 gadi, un Mārim ir 31. Man vēl ir tikai 22, un es domāju, ka vēl viss priekšā.